Kā skaits ir mīļāk? Džungļu karalim arī. Mums šodien bija uzdevums, ja? Mārtis galīgi nesaprota, kas ir džungļu karalis. Viņš domāja, ka tas ir džungļu karalis ir lavā. Vai mums ir kāds prātis šeit, kurš var izstāstīt joku? Ok, es atklāju pirmo viesat improvizācijas teātri, tāpēc aicinu 4 cilvēkus priekšā, lūdzu. Tātad nāk. 4 cilvēki priekšā. Lūdzu, vēl 3 apmēr. 3 cilvēki, nu lūdzu. Lai izstāstīšu, tas ir improvizācijas teātris, jā? Filmēt. To nav paņemam. Ko? 9 cilvēki. Vēl vienu vajag. Kristīna grib piedalīties improvizācijas teātrī, jā? Un, kā visi labi zinām, mums bija, jāsaka, diemžēl bija, jā, nekādi joki, bija tāds dzejnieks Imants Ziedonis. Jums nebūs jālasa Imanta Ziedoņa dzeja, lai, kā saka, viņš taisa, lai neatgriezos kājām gaisā. Tāpēc jūsu uzdevums, atadot pēc kārtas, 1, 2, 3, 4, man vajag paņemt secībā tālaprecē, ne? Tātad, pāris vārdi, ja? Kas galvā pirmais nāk, 2, 3, 4, 5 vārdi, pabeidz, piemēram, es sāku, ja? Šodien bija jauks laiks, mēs, un tu domā tālāk, tu pabeidz ārta, repojam ārta, super, mums ir jauna dziesma, ārtis, Kristīne, un Jāna pēdējo. Ārta, Kristīne, Ok, sākam. Mēs mikrofonā vajag, vai? Tātad, kurš? Imants Ziedonis. Imants Ziedonis gāja uz mežu, un viņš atrada sēnes. Uzspiedes, ja tā precīzāk ņemās. Vai arī šampiņons, viņš nezināja. Pamēģināja, pagaršoja, un viņam īsti nepatīk tas, ko viņš sagaršoja. Viņš nomira. Nē, jūs brīvi, jūs domājat paši, jūs neizdomājat pārti tālāk. Čau. Kristīne nomāja Jūs domājat savu galvā. Jūs visiem galvā nav mušbīnes. Jā. Sākam no sākumā. Kristīne. Bet saistīties. Nav sarežģīti, jūs paši izdomājat. 3 vārdi. Noteikumi 3 vārdi no tevis, no Ārta un Kristīnes. Un Kristīne, Ārta, Kristīne. Kristīne, Ārta, Kristīne. Ārta, Kristīne, Ārta, Kristīne. Un Kristīne saka, Imants Ziedonis skrēja. Vienkārši 3 vārdi. Pa stadionu viņš. Dāns Ozoliņš šūnis. Valdēra atkupās viņš. Zinām, ideāli. Viesas lietu vairāk.
Egija nospieda stop un lai visi smuki sāc. Nu tad Egija arī sāc. No jauna. Nospied stop no jauna. Tas